Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Vācija un Francija turpināja padziļināt sadarbību kūdulu atturēšanā. Vācija pirmo reizi piedalījās Francijas rēkotajos kūdulu vuicībos. Iznīcinotāji no abām valstīm jau ceturtdien piedalījās nelielā apmācības lidojumā, lai atzīmētu kūdulu sadarbības praktisko sokumu. Savukārt Latvija un Lietuva šonedēļ vienojās rēkot kopīgas militāros vuicības Sēlijas poligonā. Izraēlas parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu. Tādā veidā ir atvērts ceļš vēlēšanām 27. oktobrī. Parlamenta pēdējos sēdes laikā valdošo koalīcija nolēma samazinot ģenerālprokurora pilnvaras, apturēt cilvēku aizturēšanu, kas izvaira no karaklausības, un paplašinot valdības kontroli pār medijiem. Līdz ar likumprojektu, kas deva zaļo gaismu parlamenta atlaišanai, parlaments apstiprināja tāpat finansējuma palielināšanu politiskām partijām. Eiropas padomjas deputāti šonedēļ vienojušies sākt sarunas par digitālo eiro ieviešanu līdz 2029. gadam. Amerikas Savienotos Valstu centrālos izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs norādījis presē, ka jaunie sauktie Krievijas karavēri pēc izrašanas kaujas zonā Ukrainā izdzīvoja vidēji no 20 līdz 30 minūtēm ilgi. Krievijas armija itamā gadā zaudējusi 8 reizes vairāk karavēru kā Ukrainas bruņotie spēki. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs aģentūrai Reuters atklāja, ka tiek uzlabota energoobjektu aizsardzība iespējamu Krievijas provokāciju dēļ. Lūgta tamā skaitā arī NATO palīdzība pretgaisa aizsardzības stiprināšanai. Latvijas ģenerālprokuratūra sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām nelegālos migrācijas organizēšanā. Prokuratūra nodevusi tiesai 4 kriminālu lietas par nelikumīgu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam, izmantojot prokrimliskos organizācijas Baltijas antifašisti vadītāju. Latvijā varētu tikt paaugstinātas cenas dzelzceļa biļetēm saistībā ar būtisku kravu pārvadojumu apjoma samazinājumu dzelzceļā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis savukārt neizslēdz iespēju palielināt biļetu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā. Pēc ministra vārdiem pārvadotāju izmaksas turpināja pieaugt, savukārt valsts finansējums nav pieteikams. Galīgos lēmumus par reģionālos autobusu pārvadojumu finansēšanu valdība plānoja izskatīt augustā. Ar 1. septembri Maltā sāks darboties ģenerāla Pītera Radzeņa profesionālo vidusskola ar militāru īvirzi. Daugavpilī šonedēļ par jaunu 34. kojnieku bataljona komandiri iecelts majors Edvards Kurpnīgs. Darbu sots Daugavpils Universitātes padomjas jaunais sastāvs, jo vadīs politologs Tālaus Jundzis. Daugavpils valsts pilsētas dūme nolēmusi, ka tiks īstenoti dzīvē visi 5 Daugavpils līdzdalības budžeta programmas projekti, kas bija konkurējuši savā starpā šogad. Tamā skaitā arī atklāto sporta laukuma izveide pie Ruģeļu ūdenskrātuves. Ruģeļu mitrojā šonedēļ izlaisti 10 Eiropas purva bruņurupuči, tī izaudzēti Latgoles zooloģiskajā dārzā. Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidā. Daugavpils pašvaldība risināja jautājumus par darbinieku atbalstu un teritorijas apsaimniekošanu, iznākta attiecīga viestuļa ministrijam. Vēl Latvijā šonedēļ sākusies vilku un zeltainūs šakalu medību sezona. Noteiktais nomedējamos vilku skaits ir 400 dzīvnieku. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām latgalīšu valodā satura atbildes Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.